Nāksim Dievu priekšā lūgšanā un pateiksimies Dievam par viņa žēlastību. Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šo žēlastību, ko tu mums esi dāvājis, klausoties no Hozejas grāmatas. Klausoties par šiem brīdinājumiem un pamācībām mūsu dvēselēm, kungs. Paldies, ka tu uzrunā manu dvēseli un liec salīdzināties ar tevi, kungs, caur tavu patiesību. Kungs, mazgā un šķīstī no katras tukšas iedomības un augstprātības un palīdz ticībā raudzīties uz tevi. Palīdz staigāt bijībā un pazemībā tavā priekšā, kungs, un mīlēt tavu patiesību, kungs. Dod žēlastību, ka mūsu sirds ir atvērts un ka mēs spējam uzņemt tavu patiesības vārdu, pārdomājot to savās sirdīs, jo tā tu mūs esi mācījis, ka svētīgs ir tas cilvēks, kas dzird un klausās, kas pakļaujās tavai patiesībai, kungs. Dod mums žēlastību, kungs, ka mūsu sirds tiek piepildīts ar tavu dzīvību, kungs, un ka mēs dzīvojam no tavas taisnības, kungs. Jo taisnais no ticības dzīvos, kā stāv rakstīts, kungs, kā tu mūs esi mācījis, kungs. Visas šīs labās lietas, kungs. Visa šī gudrība, kungs, šī patiesība, kas nāk no tevis, tā ir tīra un šķīsta, un mēs pateicamies, ka tu mūs baro caur šo Hozejas grāmatu un Lūkas evaņģēliju, kungs, un ka tu mūs liec vairāk apzināties tavu varenību, tavu svētumu, tavu visu zināšanu un valdīšanu, kungs. Dod mums žēlastību, pazemībā un sirds atklātībā staigāt tavā priekšā. To lūdzamies Jēzus vārdā. Amen. Amen. Atveriet Lūkas evaņģēliju 13. nodaļu, un mēs nolasīsim no 10. panta. Un viņš Jēzus mācīja kādā no sinagogām sabatā. Un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars, tā kā viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Bet Jēzus to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai: sieva, topi svabada no savas slimības. Pie tam viņš tai uzlika rokas, un tā tapa taisna un slavēja Dievu. Bet sinagogas priekšnieks apskaities par to, ka Jēzus sabatā bija dziedinājis, sāka runāt uz tautu. Ir 6 dienas, kurās jāstrādā, tajās nāciet un liecieties dziedināties, bet ne sabatā. Bet tas kungs tam atbildēja: jūs liekuļi! Vai katrs no jums sabatā neatraiza savu vērsi vai ēzeli no siles, lai to vestu dzirdīt? Un šo sievu, Ābrahama meitu, kuru Sātans turēja saistītu 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīt sabata dienā no viņas saitēm. Un viņam tā runājot, visiem viņa pretiniekiem tapa kauns. Un visa tauta priecājās par visiem šiem varenajiem darbiem, kurus viņš darīja. Amen. Kad es klausījos Hozejas grāmatu, es domāju par to, kā tas savienojās ar to, kas man ir jārunā no Lūkas evaņģēlijas. Un ir ļoti būtiskas 3 lietas, ar ko es arī esmu iezīmējis šo svētrunu, ar ko savienojās Hozeja grāmata. Un šīs 3 lietas saistās ar to, ka pirmā ir Dieva žēlastības svētība. Viss sākās, viss, ko Dievs sāk, ir labs, kā Hozejas grāmatā ir rakstīts Gilgalā, Dievs
iesāka labas lietas, sveitīja savu tautu. Arī šeit mēs redzam, Dievs svētīja šo sievieti, kur 18 gadus ir slimībā un ir saistīta. Kristus parāda žēlastību. Šīs lietas savienojas, vai ne tā? Otra lieta, mēs redzam to, ka ir ļoti daudz žēlastības pretinieku. Un tas notiek vienmēr. Tā Bībelē mēs redzam, Dievs dāvā žēlastību, bet cilvēki šai žēlastībai pretojas. Cilvēki šo žēlastību nepieņem, šo žēlastību atstum, šo žēlastību nicina. Un mēs redzam, kā Hozejas grāmatā cilvēki Dievs svētī, bet cilvēki nepakļaujās, pretojās šai žēlastībai. Un tāpat šeit mēs redzam Kristus dziedību. Bet kādiem reliģiskiem līderiem tas liekas, šis Dieva darbs liekas nepieņemams, jo viņiem, kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir sava kārtība. Un viņi negrib, ka viņu kārtība tiek izjaukta un dusmās, kā sinagogas priekšnieks pieceļās, lai apturētu gan Jēzus šo darbu, gan lai atturētu cilvēks nākt pie Kristus. Un šīs lietas ir, kā Hozejas grāmatā, tā Lūkas evaņģēlijā, viņas ir vienmēr. Un tad mēs redzam trešu lietu, mēs redzam Kristus atbildi. Un arī Hozejas grāmatā mēs redzam to, ko Dievs atbild uz cilvēku. Cilvēku nepaklausa. Ziniet, šīs trīs lietas ir jāuzsūc mums mūsu sirdīm. Dievs mums dāvā savu žēlastību. Un Dievs mūs aicina nepretoties šai žēlastībai, bet pieņemt šo žēlastību, ieklausīties Dieva vārdā, izvērtēt savas sirds. Jo Dievs parāda, kāds gals būs tiem, kas šai žēlastībai pretojās. Un šīs trīs lietas iet cauri visai Bībelē. Dievs vienmēr viņš ir parādījis žēlastību cilvēkiem, bet cilvēki tai pretojās. Un kas cits Dievam atliek kā tikai norādīt uz spriedumu, ja šai žēlastībai pretojās, ja šai žēlastībai nepakļaujās cilvēks. Bet iesim secīgi. 10. pants. Un viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. Jēzus vienmēr ir mācījis. Un vienmēr, kad Jēzus ir iegājis sinagogā, viņš ir mācījis. Ir jāatzīmē to, ka pirmo reizi 4. nodaļā Lūkas evaņģēlī mēs redzam, kad Jēzus ieiet pirmo reizi sinagogā. Ko viņš sludināja? Viņš sludināja, ka tā kunga gars ir uz mani. Un viņš man ir pasludinājis pasludināt prieka vēsti nabagiem, atsvabināšanas cietumniekiem, akliem dot gaismu un satriektos, lai palaist vaļā un lai pasludinātu tā kunga žēlastības gadu. Viss sākas ar žēlastību. Amen. Dievs nāk un cenšas parādīt mums žēlastību. Dievs runā uz cilvēku sirdīm, lai parādītu savu žēlastību. Un šeit ir jāpiezīmē, ka Jēzus ir pēdējo reizi sinagogā. Lūkas evaņģēlijs šeit piemin, Jēzus šeit ir pēdējo reizi sinagogā. Skatieties, kādas bija pirmo reizi cilvēku reakcijas, kad Jēzus bija pirmo reizi sinagogā. Kāda bija reakcija? Arī tur šie cilvēki Dieva žēlastībai pretojās. Kāpēc? Jo viņi izstūma Jēzu ārā un gribēja nostumt no kraujas. Gribēja viņu nonāvēt. Arī to pašu šeit mēs redzam, ka šai Dieva žēlastībai ir pretnieki dusmās. Šis sinagogas priekšnieks pieceļās, lai apturētu to, ko Dievs dara.
Ko mēs redzam to, ka šī sieviete, viņa ir smagi slima. 18 gadus. Viņai ir nespēka gars. Viņa ir savilkta tā, ka viņa nevarēja iztaisnoties. Variet spēt tikai iedomāties šādu cilvēku savā priekšā, kuram visu laiku ir jāstaigā saliektai. Un Sātans, kā mēs rakstīts, kā ir šeit, Sātans turēja viņu saistīt. Tauta un cilvēki daudz skatījās uz viņu, uz šādu cilvēku kā uz nevērtīgu. Mēs šeit redzam Kristus šo žēlastību, ka viņš ierauga šo sievieti. Un tur bija kāda sieva, kur 18 gadus bija nespēka gars, tā kā viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Bet Jēzus to ieraudzīja. Mīļi, lai kādam palīdzētu. Lai kādam palīdzētu. Ir pa priekšu jāierauga. Ir jāredz. Ir jāredz cilvēku vajadzības. Cik bieži mēs redzam šo vajadzību viens otrā, kad tur mums vajag pieaugt, tur mums vajag pieaugt. Tur mēs vēl kaut ko nesaprotam, un tur mēs vēl kaut ko nesaprotam. Jo vai Bībelē nav rakstīts tie, kas ir garīgi, lai palīdz tiem, kas nav tik stipri. Tāds ir mūsu aicinājums. Ja jūs esat saņēmuši žēlastību un kaut ko vairāk saprats nekā citi, tad parādiet arī žēlastību citiem. Jēzus redz šo vajadzību. Jēzus redz vajadzību, lai palīdzētu cilvēkiem. Un šeit ir jābūt mūsos līdzjūtībai, un mums ir jālūdz Dievs, lai Dievs mūsu sirdīs dod līdzjūtību, gan redzēt, gan palīdzēt tiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Mēs, kad taisījām pirmo reizi vīra sapulces, mēs redzējām šo vajadzību, ka cilvēkiem ir vajadzība saprast evaņģēliju. Saprast evaņģēliju patiesību. Tas nenotika tāpēc, ka mēs gribam sevi apliecināt, bet tāpēc, ka mēs sapratam kaut ko vairāk no Dieva patiesības, ka cilvēkiem nav mācība. No Bībeles. Ka cilvēki dzīvo un domā, kā viņiem ienāk prātā. Tāpat mums ir jāapzinās šī žēlastības svētība, ko Kristus parāda cilvēkiem. Tad otra lieta, ko mēs šeit redzam, šai žēlastībai vienmēr ir pretnieki. 14. un 15. pāns un sinagogas priekšnieks apskaities. Par to, ka Jēzus sabatā bija dziedinājis, sāka runāt uz tautu. Ir 6 dienas, kuras jāstrādā, tajās nāciet un liecieties dziedināties, bet ne sabatā. Bet tas kungs tam atbildēja, jūs liekuļi. Skatieties, Jēzus šādu rīcību nosauc par liekulīgu. Šādu rīcību, ko šis sinagogas priekšnieks savās dusmās izdara, Jēzus to nosauc par liekulību. Es gribu uzdot tādu retorisku jautājumu, vai mūsu vidū ir viegli liekuļot? Mūsu vidū, vai ir viegli liekuļot? Ziniet, ja mūsu vidū ir viegli liekuļot, tad mēs esam ļoti garīgi vāji.
Ļoti garīgi vāji. Jo, kad ir garīga izaugsme, tad šāda liekulības izpausmes viņas ļoti ātri tiek atpazītas un ļoti ātri tiek atmaskotas. Un arī Jēzus šeit, viņš atmasko šo cilvēka liekulību. Šis cilvēks gribēja parādīt no sevis, ka viņš ir kaut kas garīgi, kaut kas īpašs. Viņiem ir noteikts kādas tradīcijas, noteikti kādi savi likumi, un viņš grib, lai tos ievēro. Šis cilvēks neredz šo Dieva žēlastību, bet tieši otrādi šai Dieva žēlastībai viņš pretojās. Bet sinagogas priekšnieks apskaitās par to, ka Jēzus, patiesībā šis uzbrukums jau nav tai tautai, ka viņi nāca, lai saņemtu no Kristus kādu svētību un tāpat dziedināt. Bet viņš jau saskaitās uz Jēzu, ka tas sabatā bija dziedinājis. Viņš saskaitās uz dzīvības devēju, viņš saskaitās uz žēlastības devēju. Jo no viņa mēs esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību. Bet šis cilvēks neredz. Ziniet, vai šodien mēs nepiedzīvojam bieži vien kaut ko līdzīgu, ka kāds grēcinieks top glābts? Reliģiski līderi kādreiz par to dusmo. Ziniet, es pats savā dzīvē esmu ar to sastapies. Ka kādi no reliģiskās dzīves pasaules ir norādījuši uz manu dzīvi, bet tu paskaties, kāda bija tava pagātne. Jā, patiešām mana pagātne bija briesmīga. Mana pagātne bija bezdievīga. Bet Dievs man apžēloja. Dievs mani izglāba, Dievs parādīja man savu žēlastību, un es šai Dieva žēlastībai nepretojos. Jo es apzinojos viņa mīlestību un viņa svētību savai glābšanai. Bet ir cilvēki, kas par to dusmo. Atcerieties, Jāņa evanģēlijā skaidrāk tā bilde, atcerieties Jāņa evanģēlijā 9. nodaļā, kad Jēzus dziedināja kādu aklu cilvēku. Un reliģiskie līderi prasīja, kā tas notika, pastāst mums. Un kad viņš norādīja viņiem, viņš kā jūs viņu nepazīst, kā tad jūs nepazīstat Jēzu, kā reliģiskie līderi, un kā te jūs neredzat viņa darbus, tad ko viņi atbildēja? Tu te viss grēkos, un tu gribi mūs te mācīt? Paskaties, kāda tavu pagātni, un tu gribi mūs te mācīt? Vai tā skatās no bibliska skatījuma? Ja Dievs ir apžēlojis un Dievs ir dāvājis jaunu dzīvību, tad tādiem cilvēkiem Dievs māca nekaunēties Kristus evaņģēlī, bet sludināt un apliecināt Dieva varenību. Un šādu izpausmu mēs varam sastapties ļoti daudzos un dažādos veidos, kā cilvēki mēģina pretot šī Dieva žēlastība. Un trešā lieta ir briesmīga lieta, ko mēs redzam, to, ka ir Kristus atbilde. Kristus atbild, ko Kristus saka, bet tas kungs atbildēja, jūs liekuļi, vai kāds no jums sabatā neatraisa savu vērsi vai ēzeli no sīles, lai to
vestu dzirdināt. Un šo sievu Ābrahama meitu, kuru Sātans turēja saistīt 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīt sabata dienā no viņas saitēm. Un viņam tā runājot, visiem viņa pretiniekiem tapa kauns, un visa tauta priecājās par visiem šiem varenajiem darbiem, kurus viņš darīja. Ziniet, kad liekulība tiek atklāta, tad vienmēr ir kauns. Kad liekulība tiek atmaskot, tad vairs nekas cits neatliek kā krist kaunā. Kā jau es minēju pagājušajā, mēs varam kārdināt Dievu ar to, kad ierobežojot viņa visu varenību. Šeit mēs redzam Kristus visu varenību. Bet šis sinagogas priekšnieks grib ierobežot šo Dieva visu varenību, pretojoties Dieva žēlastībai. Nostājās pret to, ko Dievs dara. Tā jau ir ļoti, ļoti bīstama situācija. Un arī, kad šodien daudzas tūkstošiem draudzes, viņa nostājās pret to, ko Dievs dara. Kādā veidā? Izdomājot paši sev dievkalpojumus. Izdomājot paši sev dievkalpojumu kārtību. Izdomājot šos dažādās metodas. Ziniet, mums ir jāredz, mums ir jāmāk atšķirt to, kas ir labs un kas ir ļauns, to, kas nāk no Dieva un to, kas nenāk no Dieva. Un Jēzus šeit viņiem pieved piemēru, viņš, es tādu vienkāršošu un pateikšu to, viņš saka, par saviem dzīvniekiem jūs rūpējaties. Par saviem lopiem jūs rūpējaties. Bet jums absolūti nerūp cilvēki. Absolūti. Jēzus to šeit arī parāda. Bet tas kungs atbildēja, jūs liekuļi, vai katrs no jums sabatās neatrājas savu vērsi vai ēzeli no sīles, lai to vestu dzirdināt? Ziniet, tas viņiem rūpēja. Tas viņiem bija svarīgi. Bet šo sievu Ābrahama meitu, kuru Sātans turēja saistīta 18 gadus, nav brīvi atraisīt sabata dienā no viņas saitēm. Padomājiet cik šo cilvēku sirdis ir ļaunas un nocietināts. Vēl varētu citādāk pateikt, sava labklājība viņiem interesēja, un viņi bija svarīgi, ka viņu lops ir paēdis un vesels, lai no viņa gūtu kādu labumu. Bet par cilvēku, par šo saliekto sievieti, no kā nevar nekādu labumu dabūt. Ārprātīgi liela liekuļība. Mēs šeit redzam šajā sinagoga priekšniekā, mēs redzam tādas lietas, kur nav šīs, kurš nepieņem šīs žēlastības un kurās šī dzīve bez žēlastības. Ko mēs redzam? Mēs redzam šī reliģiskā verdzība, kurā viņš tiek turēts. Viņš ir sasaistīts ar šo reliģisko verdzību, ar saviem cilvēciskiem uzskatiem. Otršķirīgās lietas viņam ir svarīgākas nekā pirmšķirīgās lietas. Meklēt Dieva godu un meklēt Dieva tuvumu, viņam ir otršķirīga lieta. Viņam pirmšķirīgā lieta ir savs labums. Viņam dievkalpojuma forma, kā viņi to ir izdomājuši, viņam ir svarīgāka nekā
kādam cilvēkam palīdzēt. Nekā vest cilvēku dzīvās attiecībās ar Dievu. Tā vēl šeit viņa ir ļoti cietsirdīga liekulība. Viņam šī sieva, ko viņš redz, kur ir 18 gadus slīma, saistīta, savilkta, viņam nav nekādas līdzjūtības. Bet ja es šo liekulību atklāju. Daži iemesli, kāpēc mums ir žēlastība jāmeklē. Pirmkārt, tāpēc, ka Kristus ir žēlsirdīgs. Un tur bija sieva, kura bija 18 gadus slima. Kristus ir žēlsirdīgs. Kristus vienmēr, mīļie, parāda žēlastību. Vienmēr viņš parāda žēlastību. Tāpēc mūsu uzdevums ir meklēt, klauvēt un lūgt, lai Dievs stiprinātu mūsu dvēseles, lai mūsu Dievs izvest ārā no tās vienaldzības, kas ir mūsu cilvēciskās dzīvēs, ka mēs esam aktīvi Kristus sekotāji. Aktīvi Kristus sekotāji. Kristus ir žēlsirdīgs. Vēl mēs redzam to, ka Kristum ir absolūti pilnīga vara. Šī sieva, kura 12 gadus slima, nevienam neienāk prātā, ka viņa jebkad varētu kļūt vesela. Bet Kristum pieder visa vara. Un viņš šo sievu dziedina. Un ziniet, jūs nekad nevarat nonākt tādās briesmās, kuras Dievs nevarētu atrisināt. Nav tāda briesma. Viņam ir absolūti visa vara. Un Jēzus to ieraudzīja, piesauc viņu klāt un sacīja, sieva, top svabāt no savas slimības. Pie tam viņš te uzliks savas rokas un tā, kā tur teica, tūdaļ. Tūdaļ viņa kļuva vesela no savas slimības. Tur nevajadzēja kaut kādu procesu. Un mēs šeit redzam šīs sievietes prieks. Šīs, varētu teikt, mēs redzam šeit kristieša prieku. Un viņa, kad tapa vesela, ko viņa darīja? Slavēja Dievu. Slavēja par Dievu, par viņu žēlastību, slavēja Dievu par viņa varenību, slavēja Dievu par viņu beznosacījumu mīlestību. Laime, prieks. Vai jums ir šis kristiešu prieks? Par to, ko Dievs dara jūsu dzīvēs. Par to, ko Dievs dara draudzē. Vai jūsos ir šis prieks? Vai jūs priecājaties līdz par to, kad jūs esat kaut ko vairāk sapratuši, kaut ko vairāk atzinuši no tā, kas Bībelē ir rakstīts? Par to, ko Dievs dara pie mūsu sirdīm. Vai jūs priecājaties par to? Vai jūsos ir šīs prieka asars? Vai jums ir prieks, kad jums tiek sludināts evaņģēlijs? Vai jūs stostaties un meklējat brīdi, kad tik ātrāk tikt vaļā no šīs sarunas? Kad tik ātrāk prom no visa tā, jo ir pasmagi. Nu, cik var? Zini, mums vienkārši jāiemācās tajā visā dzīvot. Ja mēs nemācāmies tajā visā dzīvot, mums vienmēr būs kāds. Vienmēr tas nebūs pa īstam. Un lai Dievs mums dod žēlastību, ka mēs cienam šo žēlastību, mīlam šo žēlastību un esam paklausīgi šī žēlastībai, ko Dievs mums ir dāvājis. Jo tā ir mūsu audzinātāja. Kā rakstīts Timoteja vēstulē, tā ir mūsu audzinātāja un skolotāja. Amen? Lūksim Dievu. Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šīm tavām svētībām, ko tu dod savai draudzei, kungs, ka tu norādi uz to, ka tu esi īstais žēlastības avots. Un kad dzerot no šī avota, mūsu dzīves kļūst
pilnīgāks un mums pietiek ar šo žēlastību, kā Pāvils savā dzīves laikā, tu viņam atbildēji, ka tev pietiek ar mani žēlastību, kungs. Un patiesi, mēs esam apzinājušies to, kungs, Jēzus, ka mums pietiek ar tavu žēlastību, kungs, jo tā ir bagāta, tā ir neizsmeļama. Un mēs pateicamies par tavu varenību, kungs, ka tu cel savu draudzi, kungs, un ēlas vārtiem to nebūs uzvarēt. Un tajā arī ir tava varenība, kungs, jo tajā tu norādi, ka nekas nevar pamaisīt tavam darbam, kungs. Un mēs lūdzam, kungs, dod žēlastību, ka mēs nepretojamies šai žēlastībai, ko tu mums esi dāvājis, bet ka mēs mīlam to un cienam un ikdienā raugamies, kungs, Jēzi, uz tevi, kā ticības iesācēju un piepildītāju. Ka mēs staigājam pazemīgi tavā priekšā, meklējot tavu tuvumu, kungs. Paldies, ka tu mums esi devis baudīt šo tavu žēlastību, kungs. Un paldies par katru brīdinājumu, par to, kas sagaida cilvēks, kas pretojās šīs žēlastībai, kungs. Tāpēc palīdz mums, ka mēs neesam tādi, kas tai pretojamies, bet kas to pieņemam, mīlam to un dzīvojam no tā. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Un es domāju, ka šeit ir vietā arī dziedāt man žēlastību dāvāt.